Sveicināti Latvijas čigāni Latvijā un ārzemēs. Ļoti svarīgi uzturēt dzīvu komunikāciju savā starpā. To mēs varam veidot caur dzīvo komunikāciju tiešsaistē, Facebookā vai Zoom versijā, veidot dažādas mazākas grupas, izvēloties savas tēmas. Mums ir vajadzīgi iniciatori, entuziasti, cilvēki, kuri uzņemās vadīt dažādas grupas par savām tēmām, vai tie bērni, vai vecāki cilvēki, vai kaut kādas grupas par kaut kādiem problēmas jautājumiem. Izrādīt savu interesi. Es, Andris Tertats, psihologs, čigānu pētnieks, veselības sociālais aprūpētājs, sociālais audzinātājs, esmu gatavs organizēt dažādas tematiskās grupas. Piesakieties uz e-pastu cigānu veselībā @inbox.lv. Un jebkurš cilvēks var veidot dzīvās pārraides pa tēmām, pa jautājumiem, aktualizēt. Un, jo mēs biežāk runāsim, jo mums būs daudz skaidrākas lietas, mēs dosim dažādas stimulus, dažādas iedvesmas citiem romiem, kuriem ir grūtāk, kuriem nav dažādas skaidrības par dažādiem jautājumiem. Protams, mēs nebūsim ļoti dziļi profesionāli, dziļi akadēmiski, tas mums arī nav vajadzīgs, jo mēs ejam savu attīstības čigānu kultūras ceļu. Šie visi ir mums tādi sākuma posmi, un nevajag kautrēties, ja kaut kas neizdodas, tad mēs arī veidosim visi kopīgi, katru reizi profesionālāk, daudz skaidrāk, un mēs būsim vienoti, mēs viens otru atbalstīsim, iedvesmosim, konsultēsim. Jā, tādas tēmas, kuras var atļauties runāt publiski, nepieminot adreses vai cilvēku vārdus, runāt par problēmām, par tādām grupām, kas ir Romu vidē, čigānu ģimenēs, čigānu individus, jo Romu cilvēkiem ir mazliet cita pieeja uz dzīves jautājumiem, gan arī veselības ziņā, gan arī izskata ziņā, gan arī dzīves stila, dzīvesveida ziņā un tā tālāk. Tā kā čigānu kultūras pārstāvja ideoloģija un tā domāšanas un emocijas lielā mērā atšķirās no latviešu kultūras, no krievu kultūras, no citām etniskām minoritātēm. Tādēļ ir šī te Roma psiholoģija, Roma terapija, Roma aprūpe vispār ir radījusies,